Kā tas ir iespējams, ka mūsu baznīca ar tās milzīgo talantīgo vīriešu un sieviešu bagātību, ar milzīgo pieredzi, ko tā ir iegūst 20 gadsimtu laikā, ir tik neefektīva? Kas notiek Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā? Tur ir pārsteidzošs notikums – pirmā kristiešu kopienas krīze. Tas sākas ar brīnumu. 5000 cilvēki ir paēdināti ar 5 maizēm un 2 zivīm. Tas ir pārsteidzošs brīnums, ko dara šis zēns, kurš to dod Jēzum, un Jēzus to sadala mācekļiem. Un jūs zināt šo stāstu. Tas ir brīnumains. Arī otrā epizode ir pārsteidzoša. Tā ir Jēzus staigāšana pa ūdeni, apsaukta vētra, kā mēs sakam. Tad mācekļi ir laivā, ir vētra, viņi ir nobijušies. Un citā evaņģēlijā ir teikts, ka viņi viņu uzskata par spoku. Patiesībā tas bija Jēzus, kurš staigāja pa ūdeni. Un ebreju tautai, tāpat kā citām tautām, arī mums staigāšana pa ūdeni ir pārsteidzoša. Tas ir tā, it kā mēs staigātu pa elli vai pār to, kas mūs biedē, pār to, kas mūs var norīt, kas var likt mums nomirt. Tas ir kā pārvarēt nāvi. Jēzus ir tas, kurš ar šo zīmi parāda, ka viņš ir patiesi varens un spējīgs. Lūk, šo jautājumu viņš uzdod. Patiesi, ne tādēļ jūs meklējāt mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs no tām maizēm ēduši un paēduši. Un Jēzus viņus izaicina, sacīdams, strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēka dēls. Viņš sacīja, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus? Lūk, tas ir jautājums. Un Jēzus atbild, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Tātad runa nav par darīšanu, bet gan par ticību, un tas maina visu. Un tad viņi atbild Jēzum, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un ticam? Mūsu tēvi ir mannu ēduši tuksnesī. Un tad tajā brīdī Jēzus dalās ar viņiem ar labāko. Viņš pasaka viņiem kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Viņš stāsta to viņiem kā noslēpumu, un šis noslēpums nemaz netiek saprasts. Viņš stāsta viņiem šo neticamo lietu. Jūs zināt tekstu. Es esmu dzīvības maize, kas no debesīm ir nākusi. 6. nodaļa sākās skaisti, pozitīvi, un tad pienāk ļoti, ļoti grūts brīdis, kad gandrīz visi viņi aiziet. 66. pantā tas ir labi pateikts. No tā brīža daudzi viņu mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Jēzus sacīja tiem 12, vai jūs arī gribat aiziet? Bet Pēters viņam sacīja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tātad dziļi sirdī tu jūti, ka šajā pirmajā kristiešu kopienā iet slikti, jo daudz ir aizgājuši. Viņi aizgāja slepus. Un godīgi starp mums runājot, vai mēs nebūtu darījuši to pašu? Šis cilvēks, kuram mēs gribējām sekot, kurš darīja brīnums, viņš piedāvā mums ēst savu miesu un dzert savas asinis. Bet tas ir katastrofāli, tas ir neprātīgi, tas ir muļķīgi, pat briesmīgi. Vai viņš nav traks? Un ir viegli saprast, kāpēc Jūda un citi no tā slepas atkāpās. Varbūt arī es būtu bijis viņu vidū, jo tas viss ir mazliet traki. Bet ko Jēzus ar to domāja? Un ko nozīmē ticēt? Jo viņš teica, Dieva darbs ir ticēt. Un tad daudz cilvēku pārstāja ticēt un aizgāja prom. Tāpēc, ja vēlaties dzirdēt atbildi šo jautājumu, un es domāju, ka tā ir brīnišķīga atbilde, es jums pastāstīšu par to, ko es piedzīvoju, un jūs saņemsiet mācību, kas nebija mana, bet ko es atklāju 2 mazās audio kasetēs.
Tajā laikā es atrados Parīzē. Studentu kopmītnēs Madame ielā biju šī studentu nama direktors. Un kādu dienu pa pastu no Kanādas saņēmu 2 audiokasetes. Mēnesi vēlāk es sev teicu, man tās ir jānoklausās. Tā ir dāvana, ko esmu saņēmis, es vismaz noklausīšos. Un jo vairāk es klausījos pirmo kaseti, jo vairāk es klausījos arī otro. Un tad es sev teicu, šī mācība ir ģeniāla, tā ir pravietiska. Tas, ko es dzirdu, atbilst tam, ko es redzu, kas notiek man apkārt, atbilst tam, kas man šobrīd šķiet baznīcas dzīve, atbilst tam, ko es pats esmu piedzīvojis kopā ar saviem brāļiem kopienas dzīves sākumā Lionā un arī Parīzē, šajā mazajā Šemenef kopienā, kas ir izaugsmes procesā. Un es sapratu, ka šī mācība ir ārkārtīgi bagāta un ka tā patiešām ir pēc iespējas vairāk jādala ar citiem. Un mēs, piemēram, mūsu kopienā, kad sākam kaut ko jaunu, cenšamies balstīties uz šo mācību, sakot, ja mēs ievērosim šo mācību, tas būs ne tikai darbs Dievam, bet tas būs Dieva darbs. Mēs vēlamies noslēgt derību ar Dievu. Mēs vēlamies, lai Viņš rīkojas kopā ar mums, jo Viņš ir apsolījis to darīt. Tā ir taisnība, ka daudzi ir darījuši savu darbu. Tā vietā, lai darītu darbu ar Dievu un Dieva darbu. Un tas viss maina. Un tas ir tas, kas mums patiešām ir jāizvēlas, lai mēs varētu būt Jēzus mācekļi. Es sākšu ar neparastu piemēru, vislabāko piemēru, un es bieži pie tā atgriezīšos, ar Pāvila piemēru, Svētā Pāvila piemēru. Sākumā Pāvils bija kristiešu vajātājs. Tā kā viņš bija ļoti inteliģents, viņš jūta, ka šī sekta, kuru vadīja kaut kāds Jēzus, pieaugs. Ka tā būs bīstama jūdaismam. Viņš domāja, ka dara darbu Dievam, taču viņš darīja darbu pret Dievu. Un šis ir stāsts par Pāvilu, kurš pēkšņi piedzīvoja ārkārtējas pārmaiņas. Un tieši ar šo ārkārtējo pārmaiņu Pāvila dzīvē es vēlos dalīties ar jums, jo tā izmainīja visu viņa dzīvē. Ja ir kāda dzīve, kas patiesi ir Dieva dzīve un Dieva darbs, tad tā ir Pāvila dzīve. Tā ir brīnišķīga, tā ir neparasta. Atgriezīsimies pie šīm 2 kasetēm, ko es saņēmu no Kanādas. Tās man atsūtīja kāds monsignors Šarls Matjē. Un mācība, ko es jums tagad sniegšu, nav no monsignora Šarla Matjē, bet gan no Izabeles Gauvin. Izabela Gauvin, šīs mācības galvenā autora, tā kas izdomāja schēmu, kuras jums tūlīt parādīšu. Izabela Gauvin izdomāja schēmu, kas parāda atšķirību starp Dieva darbu un darbu Dievam. Un šī atšķirība ir smalka un ļoti svarīga, kā jūs jau būsiet sapratuši. 2 veidi, kā būvēt māju. Tātad pa kreisi jums ir tas, ko varētu saukt par darbu Dievam, un pa labi tas, ko varētu saukt par Dieva darbu. Sāksim ar darbu Dievam. Patiesībā mēs savā baznīcā esam pieraduši darīt lietas šādā veidā, tāpēc jūs reiz sapratīsiet, ka tas, ko es jums šeit mēģinu pateikt, nav nekas jauns, tas vienkārši ir veids, kā mēs darām lietas. Bet iespējams, kungs mūs aicina ne tikai darīt lietas citādi, bet arī ticēt citādi. Ņemsim 2 ļoti atšķirīgus piemērus. Pāris, ģimene, kas sev saka, tagad mums bērniem ir gandrīz 18 gadu, mums laiku pa laikam ar viņiem ir jāredz. Ko mēs darīsim nākamajā vasarā? Kas mums ir vajadzīgs? Mums vajag, piemēram, atkal visiem satikties, un otrkārt, varbūt mēs darīsim kaut ko, lai viņus piesaistītu. Mēs kopā aizbrauksim uz Itāliju, mēs kopā aizbrauksim uz Šveici vai ko citu. Un tas ir ģimenes projekts. Un tad mums ir jāorganizējas, mums ir jāpērk biļetes, mums ir jāplāno lidojums, cits transports un tā tālāk. Un mēs to uzticam kungam. Tas ir mūsu ģimenes projekts. Jūs redziet, tas ir ģimenes projekts. Vai arī kāds draudzes priesteris, kurš ir atbildīgs par savu draudzi un pamana, ka jaunieši pēc iestiprināšanas sakramenta pazūd. Un viņš sev saka, ko es darīšu viņu labā? Es gribētu, lai viņi vēl kādu laiku būtu ar mums, tāpēc mēs domāsim par to, kas šiem jauniešiem ir vajadzīgs. Atpūsties, doties uz ārzemēm un tā tālāk. Pēc iestiprināšanas sakramenta mēs varētu organizēt kaut ko, piemēram, futbola komandu. Tātad mūsu draudzes priesteris improvizē sevi kā cilvēku, kurš gatavojas izveidot futbola komandu.
Un tas ir viņa projekts. Un tas ir projekts, kas viņam ir ar noteiktām ģimenēm. Un tad faktiski, kad mēs esam pabeiguši svētdienā, inaugurācijas dienā, futbola laukumā, pēc svētās misas mēs svētījam krekliņus. Un tas ir ļoti labi. Dievs ir ar to apmierināts. Bet jautājums ir, vai tas viss nav uzbūvēts uz smiltīm, uz mūsu uztveres, mūsu vajadzību, mūsu projektu, mūsu dzīves smiltīm. Ko es zinu par savas draudzes un tās jauniešu vajadzībām? Ko es zinu par savu pāru un savu bērnu vajadzībām? Ko es zinu par savu uzņēmumu vajadzībām? Ko es zinu par baznīcas vajadzībām? Vai es to zinu pats? Vai es patiešām spēju izprast lietas, kādas ir manas vajadzības vai mūsu vajadzības? Un kāda ir Dieva plāna, jeb organizācija, ko viņš man piedāvā? Īsāk sakot, tas viss ir labi, bet tas nāk no mums. Mums nav vajadzīgs Dievs, lai to visu darītu. Un Pāvils bija nolēms to darīt. Viņš bija nolēms vajāt kristiešus. Viņš priecājās, kad redzēja, ka tiek vajāts Stefans. Viņš viņiem piekrita. Viņš stāvēja blakus drēbēm, ko viņi bija nolikuši. Un kad viņi meta akmeņus uz mūsu nabaga Stefanu, kurš bija mirstošs, viņš piekrita. Viņš piekrita darīt darbu Dievam, bet pret Dievu. Un tad ar viņu kaut kas notika. Kā viņš no darba Dievam pārgāja uz Dieva darbu. Un kā mēs varam pāriet no darba Dievam uz Dieva darbu. Nobeigumā es paskaidrošu, kā mēs to varam izdarīt, bet aplūkosim to kopā. Kas ir Dieva darbs? Un šie 4 aspekti, kurus jūs tūliet redzēsiet, ir ļoti svarīgi, un tiem ir daudz seku. Būsiet pārsteigti uzzinot, ka viss sāks ar jumtu. Tātad jumts, viss sākums ir mūsu jā. Tātad šeit patiešām tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka ir vērts uz dažiem mirkļiem apstāties pie svētā Ignācija, jo šī mācība par Dieva darbu Dievam ir kā labākais komentārs tam, ko teica svētais Ignācijs, vai drīzāk tam, ko par viņu teica viņa sekretāri. Viņam bija 2 sekretāri, Nadals un Polanko, un viņi sacīja, kas attiecas uz tēvu Ignāciju, viņš gāja pa ceļu, ko viņš nezināja. Viņš negāja garam pa priekšu. Bet viņš ļāva sev vadīt fortiter et suaviter, spēkam un garšai. Man tas ļoti uzrunāja, jo svētā Ignācija tekstos šie 2 vārdi bieži vien ir latiņu valodā. Vārdi fortiter un suaviter ir ļoti ignāciski, īpaši vārds suaviter. Svētais Ignācijs mums saka, lūgšanā mums ir jāmācās izgaršot lietas. Suaviter, jeb garšošana, tas ir prieks. Būtībā lūgšana ir prieks skola. Ja jūs neatrodat šo prieku, jūs nevēlaties doties uz priekšu, bet ļaut sev vadīt šim priekam, prieka spēkam ir brīnišķīgi. Tieši to piedzīvoja svētais Jānis. Jānis un Pēters gribēja palikt pie Jēzus. Pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, sacīja Pēters. Es to bieži esmu piedzīvojis kopienas dzīvē. Dažreiz es nevarēju saprast, ko man vajadzētu darīt. Es naktī piecēlos un teicu, mums ir jāpieņem lēmums, rīt mums noteikti ir jāpieņem lēmums, ko lai mēs izvēlamies. Kad es lūdzos, pēkšņi sajūtu, ka par tādu un tādu lēmumu ir šis fortiter un suaviter. Kad esi derībā ar Dievu, tu jūti šo spēku un garšu. Ja nav šīs derības ar Dievu, tad nav šī fortiter, nav šī suaviter. Būtībā svētais gars ir spēka gars. Kā Jēzus teica, jūs saņemsiet spēku. Tas ir fortiter, spēks no augšienes. Tātad, kad mēs saņemam šo spēku no augšas, tas maina visu. Tātad sākumā tas sāks no jumta, no augšas. Man tas patīk. Ziniet, te Jānis de Chardins savos rakstos bieži piemin, viss turas no augšas. Viņš bieži saka, ka viss turas no augšienes. Daudzās grāmatās parādās šī frāze, viss turas no augšas. Es ticu, ka dziļi sirdī mēs esam Dieva radīti, un viss turas kopā no augšienes, un atgriezties pie Dieva, mūsu tēva, teikt jā, ir labākais, kas ar mums var notikt. Tas ir teikt jā derībai, tas ir teikt jā tam, kas mums šķiet neiespējams. Un pateicoties tam, neiespējamais kļūst iespējams. Pamatā ir mūsu jā, tāpēc šeit es uzsveru adorāciju un slavēšanu, jo harizmātiskajā atjaunotnē un baznīcas vēsturē mums ir pieredze, ka tieši adorācijā un slavēšanā mēs atrodam to, ka mēs varam dot šo jā. Bez adorācijas, bez slavēšanas mēs nevaram dot šo jā. Ja mēs neesam Dieva klātbūtnē, mēs sakām jā nezinu kādai lietai un nezinu kam. Bet ja tas ir kopā ar Dievu, ja mēs esam pielūgsmē slavēšanā, tad mēs sakam jā Dievam. Un sakot jā Dievam, viss mainās. Tas nozīmē noslēgt derību ar viņu.
Es ņemšu par piemēru Terēzi no Avils. Ik viens pazīst Terēzi no Avils, vai vismaz daudz to zina, bet iespējams tikai daži zina par vienu no svarīgākajiem viņas dzīves mirkļiem. Viņi to raksturo kā patiesi izšķirošu laiku. Tā viņa ir savā klosterī, viņa jau ir izvēlējusies mūķens dzīvi, un pēc 18 gadiem klosterī notiek kāda remonta darbi, un tur tiek atrasta maza statuja. Šī mazā statuja ir klosterī, un viņa lūdzas, es nezinu, vai viņa lūdzas rožu kroni, viņa staigā pa klosteri, bet pēkšņi viņa apstājas šīs statujas priekšā. Tas bija Jēzus, kurš bija šaustīts, un tur viņa piedzīvoja kaut ko tādu, kas mainīs visu. Nedaudz līdzīgi kā Pāvils ceļā uz Damasku. Viņa piedzīvoja tikšanos ar Jēzu un saprata, ka šis Jēzus, kurš tik šaustīts, ir miris par viņu. Šis Jēzus tik šaustīts par viņu. Jēzus atdeva savu dzīvību par viņu, un tas visu izmaina. Un tajā brīdī viņa pateiks jā. Viņa pateiks tādu jā, kādu nekad iepriekš nebija teikusi. Tas bija radikāls jā, dziļš jā. Un pār visam Terēze no Avils pati saka, agrāk tā bija saprāta laulība, tagad tā ir mīlestības laulība. Tas maina visu. Tas vairs nav tikai saprātīgs darbs Dievam, tas ir mīlestības neprāts, tā ir beznosacījuma mīlestība, tas ir mīlestības prieks. Tādēļ Terēze no Avils saka, ka no šī brīža viņas derība ar Dievu ir mīlestības laulība. Pāvilam, kad Jēzus viņu apturēja ceļā uz Damasku, kabatā bija pietiekami daudz vēstuļu, lai vajātu visus kristiešus. Viņam bija atļauja ieslodzīt kristiešus cietumā, viņš varēja ieslodzīt cietumā sievietes un bērnus, viņš to arī darīja. Viņš bija ceļā, kad pats Jēzus viņu apturēja un sacīja, Saul, Saul, viņš viņam sacīja, bet kas tu esi, kungs? Es esmu tas, ko tu vajā. Es esmu tas, ko tu vajā. Viņš apžilba, viņš kļuva akls, šie vārdi viņu pilnīgi apžilbināja, bet viņš saprata, ka tas patiešām bija Jēzus, kas ar viņu runāja. Es esmu Jēzus, kur tu vajā. Viņš sapratīs, un tas mainīs visu viņa teoloģiju, ka tad, kad viņš aizskar kristieti, aizved un iesloga viņu cietumā, tas ir pats Jēzus, kur viņš iesloga. Viņam vajadzēja būt ģēnijam, lai saprastu, ka mēs esam Kristus miers, un tas viss maina. Kas notika ar Jēzu? 30 gadus apslēptā dzīve. Daži cilvēki saka, un es viņiem piekrītu, ka 30 gados iespējams notika 30 reizes vairāk, 10 reizes vairāk nekā 3 publiskās dzīves gados. Daudz, kas notika šajā apslēptajā dzīvē, mēs to nezinām. Tas bija Dievs, kas bija klātsošs Nāceretē, šajā ļoti īpašajā Nāceretē. Fakts paliek fakts, ka tieši pēc 30 gadiem Jēzus kaut kā iznāca no šī klusuma Nāceretē un lūdz Jānu Kristītāju viņu kristīt. Viņš grasījās iegremdēties Jordānas ūdeņos, un Jānis Kristītājs to negribēja, bet galu galā viņš to izdarīja. Un tad atkal notiek kaut kas tik svarīgs, jo pēc tam Jēzus tiek aizvests tuksnesī. Tas ir gars, kas ved Jēzu tuksnesī, un tur vairākas reizes, 3 reizes viņam ir jāsaka jā Dievam, nevis savam pretiniekam. Mūsu jā ir jābūt jā, un mūsu nē ir jābūt nē, un to Jēzus piedzīvos. Un tas bija sākums, viņa publiskās dzīves sākums. Otrais posms, otrais stāvs. Viņa kopiena. Kā redzat, vairs nav mūsu organizācija, mūsu skatījums uz lietām, bet gan Jēzus kopiena. Tie, kurus Jēzus izvēlējās mums. Tā ir sieviete, kuru Dievs izvēlējās kopā ar mani, lai es viņu apprecētu. Tie ir bērni, kurus esmu saņēmis. Tā ir mana kopiena, tā ir mūsu ģimenes kopiena. Un mani brāļi un māsas kopienā Šamenef, vai mani brāļi un māsas tajā vai citā kopienā ir tie, kurus Jēzus izvēlējās mani. Tā ir viņa kopiena, tā nav mana kopiena, tā nav mūsu organizācija, tā ir viņa kopiena. Un ir ļoti iespaidīgi redzēt, ka Jēzus ļoti precīzi izvēlas savu kopienu. Un šeit mēs varētu izvērst visu kopienas dzīves nozīmi, lai ātri pateikt 2-3 lietas. Mēs, protams, varētu to izvērst daudz plašāk. Jā Dievam. Jā, lūkšana grupā, piemēram, vienmēr tā vai citādi ved uz kopienas dimensiju.
Tas ir jā Dievam, bet tas ir arī jā citiem. Tas ir jā brālībai, brālīgai mīlestībai. Mēs nevaram uzcelt kaut ko stabilu vien paši. Mēs vairs neesam ar Dievu, ja esam vien paši. Turpretīm, ja mēs esam ar Dievu, mēs esam ar citiem. Un tā ir viņa kopiena. Es personīgi ticu, ka mēs visi esam aicināti uz kopienas dzīvi. Par laimi ir visdažādākās kopienas. Un ka kopienas dzīve ir daļa no Dieva plāna. Būtībā Dieva plāns ir, ka visai pasaulē pavisam vienkārši. Mēs pārāk ātri visu apkopojam, man tas būtu jāpapildina, bet iespējams jūs sajutīsiet, ka es saku patiesību, ja vēlreiz izlasīsiet evaņģēlijus. Dieva plāns ir tāds, ka visai cilvēcei ir jābūt sapulcinātai trīsvienībā, viņa kopienā. Viņa kopiena ir trīsvienībā. Dieva plāns ir trīsvienīgs. Dieva plāns ir vienkārši sapulcināt cilvēkus. Un es jūs atstāšu ar šo teikumu, kas ir Jēzus redzējums un ko es uzskatu par brīnišķīgu. Tas ir Jāņa evaņģēlija 12. nodaļā. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Tas ir kas pravietisks, un tas ir tas, kas notiek. Minēšu tikai vienu nelielu piemēru, kas, manuprāt, ir ļoti zīmīgs. Kad pāvests Francisks pēdējo reizi ieradās Filipīnās, cik cilvēku viņu sagaidīja? Bija 6 miljoni. Tā nekad cilvēces vēsturē tik daudz cilvēku nav pulcējušies uz Euharistiju vienā vietā, lai satiktu kādu, lai satiktu Jēzu, lai pieņemtu Euharistiju un reālo klātbūtni. Nekad nav sapulcējušies tik daudz cilvēku, 6 miljoni. Iespējams, kristietības noslēpums ir tās kopība. Mūsu baznīcai ir jākļūst vairāk balstītai uz kopienu. Mūsu draudzēm ir jākļūst kopieniskākām. Mums tas ir jāizdzīvo konkrētā veidā, ne tikai ar idejām, reformām un 5-gads plāniem, ne tikai ar mūsu organizāciju, bet ar viņa kopienu. Trešais posms – viņa sūtītie. Man jums ir daudz ko pastāstīt par viņu sūtītajiem. Tas ir tik svarīgi. Man būs jālieto piemēri. Ņemsim par piemēru to, kas notiek ekumeniskajā aspektā. Ir daudz lietas, kas ir ļoti aktuālas. Piemēram, ja es paskatos uz attiecībām, par kurām es sāku nedaudz uzzināt, jo mēs esam klātesoši Lambetas pilī, starp anglikāņu baznīcas galvu Justinu Veldī, kurš atrodas Lambetas pilī, un viņa attiecībām ar pāvestu un visu, ko viņi kopā dara. Tas ir diezgan pārsteidzoši. Piemēram, attiecībā uz Sudānu, kad viņi Romā sapulcināja Dienvidu Sudānas vadītājus. Tas bija neparasti. Viņi bija šie sūtītie. Tāpēc Dievs mūs sūta vien pie otra. Pāvils tiek sūtīts pie Ananija, un Ananija tiek sūtīts pie Pāvila. Un mēs esam viņu sūtītie. Es šeit varētu pastāstīt daudz personisku notikumu. Varbūt pastāstīšu īsi 2-3 stāstus. Kad bija jauns jezuīts, man bija jāizstrādā savas dzīves plāns, jo biju pabeidzis studijas, kas ilga 12 gadus. Formācija pie jezuītiem ir diezgan garš laiks. Un tad man bija iespēja doties vai nu uz Amerikas Savienotajām valstīm, vai turpināt izglītību psiholoģiskajās studijās, vai arī dibināt kādu kopienu. Īsāk sakot, es gribēju, lai tā būtu tā kunga griba, bet man bija kopienas dzīves projekts, jo es biju sapratis to, ko jums iepriekš skaidroju. Viens pats neko nevar izdarīt. Un es sapratu, ka, lai evaņģelizētu, mums ir jābūt vairākiem. Vairākiem, kas veic svētā Ignācija garīgos vingrinājumus, vairākiem, kas ir ignāciskajā garīgumā, tāpat kā es, kā jezuīts. Tātad es par to domāju, tas bija diezgan loģiski, bet tajā vakarā es šaubījos. Vispār nevarēju skaidri redzēt. Pirms došanās uz rekolekcijām, pirms priestera iesvētībām, tātad pirms varēja atstāt savas studijas, lai kalpotu baznīcai, pēc 12 gadu studijām, es šaubījos. Es sev teicu, ko lai es daru? Vai es varu vienkārši aizbraukt uz ASV, vai arī man ir jādibina šī mazā kopiena? Bet ja es dibināšu šo mazo šemenef kopienu, vai mani jezuīti priekšnieki to akceptēs, vai viņi tam piekritīs vai nē? Un es nevarēju redzēt, es nevarēju skaidri redzēt. Un kungs man deva savu sūtīto. Un šis kungs sūtītais klauvēja pie manām durvīm un man teica, ko tu darīsi nākamajā gadā? Es viņam atbildēju, redz, es svārstos. Es svārstījos savas rakstāmašīnas priekšā. Es nezinu, vai man vajadzētu īstenot šo psiholoģiskās izglītības projektu, vai arī man vajadzētu sākt kopienas dzīvi. Un es baidos, ka priekšniecība to nepieņems. Es viņam teicu, bet ko tu dari? Viņš atbildēja, es dodos strādāt uz Spāniju, vēlos iemācīties spāņu valodu un strādāt strādnieku pasaulē. Tāds ir mans plāns, priekšniecība to akceptē. Es būšu priesteris strādnieks, sākumā braukšu uz Spāniju, mācīties spāņu valodu. Viņa vārds ir Vincents de Marcelaks, mans liels draugs.
Mēs kopā parunājāmies, un viņš aizgāja. Pēc brīža viņš atgriezās un sacīja man: Lorān, tas, ko tu saki, ir absolūti neskaidrs. Bet pajautā priekšniekam, pastāst viņam savu plānu par kopienas dzīvi. Starp citu, jūs zināt, ka jums ir māja, kas būtu laba. Šemanef ielā. Tur ir māja, kas ir brīva. Tas ir apbrīnojami, jo uzreiz, pateicoties tam, ka es viņam uzticējos, es sapratu, ka tā ir Dieva griba. Viņš izgāja no istabas, un es uzrakstīju uz rakstā mašīnas savu kopienas dzīves projektu. Un pēc dažām dienām devos uz Šemanef ielu, kur mēs tagad dzīvojam jau nepilnus 50 gadus. Derībā ar kungu mēs varam redzēt un darīt lietas, kuras citādi mēs nevarētu darīt. Viss evaņģēlijs ir pilns ar to. Mūsu Dievs ir satikšanās Dievs. Viņš nekad neatstāja mūs vienus, un viņam ir savi sūtītie. Mēs varam sev sacīt: Kungs, es esmu gatavs, lai tu mani sūtītu. Ir svarīgi, lai mēs paši spētu būt uzmanīgi pret tiem, kurus kungs sūta, un lai mēs paši būtu gatavi tikt sūtīti. Kungs, sūtu mani. Ko tu vēlies priekš manis? Tā darbojas Dieva darbs. Tas ir piedzīvojums, mēs neesam vieni, mēs esam kopā ar Dievu. Tas ir mūsu jā, bet tā ir viņa kopiena un viņa sūtītie. Viņa veids, kā viņš darbojas baznīcā. 4. posms, viņa pastorālais darbs, viņa misija. Es priecājos, ka mūsu kopienas dibinātājs ir tēvs Ignācijs, un tas nebija viņa darbs. Un tas kaitina tos dibinātājus, kuri dara savu darbu, beigās viņi to padara par savu pašu darbu, kuri grib vadīt kunga darbu. Un tas nemaz nav tas. Un tā vietā, lai veidot baznīcu, mēs esam izveidojuši savas baznīcas, savas kapeles. Mēs darbojamies priekš mums pašiem, kā kāds priesteris teica šodien pusdienās, un tas nav labi. Mēs neesam šeit, lai darbotos sev. Mēs darbojamies kungam, baznīcai. Es esmu mēģinājis apkopot visu mācību par šo tēmu, atvainojiet, tas ir mazliet schematiski, bet tas ir interesanti ar to, ko mēs tikko redzējām. Šeit ir divi dzīves veidi, divi veidi, kā skatīties uz vienu to pašu situāciju, uz vienu un to pašu lietu. Ieklausieties šajā teikumā, kas jums būtu jāmāca saviem bērniem, saviem mazbērniem. Šajā brīnišķīgajā teikumā, kas ietverts Jāņa Pāvila 2. 1998. gada enciklikā Fides et Ratio, tātad ticība un prāts. Ticība un prāts ir kā divi spārni, kas ļauj cilvēku garam pacelties pretī patiesības kontemplācijai. Tātad jūs varat iedomāties putnu ar simetriskiem spārniem. Nav viens spārns tāds un otrs šitāds. Ir ticība un prāts. Un paļaujoties uz ticību un prātu, putns var pacelties. Ja aplūkojam mūsu iepriekš redzēto schēmu, vienā pusē ir racionālais skatījums, tas ir loģisks. Mūsu vajadzības, mūsu projekts, mūsu organizācija, tavam godam. Mēs paļaujamies uz cilvēku prātu. Mēs paļaujamies uz savu redzēšanas veidu, uz mūsu vēlmi virzīties uz priekšu, progresēt. Bet ir risks, ka tas tiek būvēts uz mūsu uztveres smiltīm, jo mēs esam ierobežoti savā uztverē. Tātad no otras puses, tas ir otrādi. Tas ir kungs, kas būvē, un tas nāk no augšas, un tā ir ticība. Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat. Tātad, ja mēs neticam, mēs pilnīgi aizmirstam šo jomu. Tas ir viss, mēs paliekam šeit, un tas ir pasaules gars, kas patiesībā galu galā tiek ievadīts pašā baznīcas sirdī. No 20 gadsimtus mēs iespējams tikām mazliet muļķoti. Mēs paļaujamies uz sevi, bet ne tik ļoti uz Dievu. Mēs kaut kādā veidā gandrīz aizmirstam Dievu. Kā mums pāriet no vienu uz otru? Caur šo svētā gara kristību pieredzi. Pāvils piedzīvoja kristības svētajā garā, un ar svēto garu viss mainās. Svētā Terēze no Avils mums teica, ka 18 gadus tā bija saprāta laulība, bet pēc tam tā kļuva par mīlestības laulību. Un tas maina visu. Tā ir karmela atjaunošanās, tā ir misijas uguns, tā ir žēlstība. Kad jūs labi ieskatāties šajās tabulās, no vienas puses darbs Dievam, un no otras puses Dieva darbs. Jūs iespējams teiksiet sev, labi, bet vai tas nav pārāk schematiski?
Un gal galā, vai Dievam nav vajadzīgs mūsu saprāts, mūsu inteliģence? Un es atceros vairākas situācijas, ko piedzīvoju vai nu pats, vai kopā ar citiem kopienā, kādā brīdī, kad neredzam skaidri, bet turpretim kungs mums saka, bet tev ir tavs prāts. Tad tas ir tā, it kā mēs atrastos kreisajā pusē. Svarīgi ir, piemēram, tas, kas tiek teikts Euharistijas laikā, tāpēc es izveidoju šo apli. Ja vēlties, jūs varat uz to raudzīties kā uz pasauli vai kā uz hostiju, un tas ir veids, kā drusku apvienot abas šīs lietas kopā, lai zināmā mērā atbrīvotos no šīs kaut kādā veidā pārāk vienkāršotās schēmas, sakot, ka mums ir jāņem vērā abas. Tas ir, reizē mums ir jāgaida Dieva iedvesma, bet citkārt mēs esam atstāti paši saviem spēkiem, mums pašiem tas ir jāveido ar savu prātu. Bet tas, ko mēs no šī attēla vienmēr varam atcerēties, ka svarīgākais ir atgriezties attēla labajā pusē pie sava jā. Un tad, kad mēs nespējam skaidri redzēt, mums patiešām ir jāatgriežas pie tā. Būtībā nobeigumā tas ir Euharistijas attēls. Tas ir zemes auglis, redziet, tas nāk no smiltīm, no zemes. Zemes auglis un cilvēka darbs. Kad priesteris paceļ hostiju, zemes un cilvēka darba augli, viņš lūdz svētību. Viņš lūdz, lai svētais gars nāk pār šīm lietām, uz maizi, uz vīnu, lai tās tiek konsekrētas. Tātad hostijā ir saņemts mūsu darbs, mūsu pūles, mūsu vajadzības, mūsu projekts, mūsu organizācija, viss, ko mēs darām. Bet prioritāte ir tas, kas nāk no Dieva. Bez svētā gara tas nevar notikt. Nobeigumā es jums piedāvāju šo lielisko frāzi no Latikē metropolīta Ignācija. Svētais gars ir baznīcas dzīvības elpa. Bez svētā gara Dievs ir tālu. Kristus paliek pagātnē. Evaņģēlijs ir miruši raksti. Baznīca ir tikai vienkārša organizācija. Autoritāte ir dominēšana. Misija ir propaganda. Dievkalpojums ir tikai piemiņa. Un kristīgā rīcība ir vergu morāle. Bet viņā ar svēto garu kosmos ir pacelts un vairi piedzimstot valstībai. Augšām celtais Kristus ir klāt, evaņģēlijs ir dzīvības spēks, baznīca ir zīme trīsvienības kopībai, autoritāte ir kalpošana, kas atbrīvo, un misija ir vasaras svētki. Šis ir vasaras svētku laiks. Āmen. Patiesi ar jums.